Influencere un uzņēmēja Kristīna Anča, kas izveidoja matu un ķermeņa kopšanas līdzekļu zīmolu OneZero. Kā tu nonāci līdz idejai par savu kosmētikas zīmolu? Ideja par OneZero radās rakstot ceļvedi, ideja, nākamā pieturas zīmols, kuru es izveidoju, lai iemācītu, kā ekonomējot savu laiku var iegūt instrumentus, kas dod finansiālu neatkarību. Tajā brīdī es vēl nevarēju iedomāties, ka uzliekot to, kas ir manā galvā uz papīra, izprotot un sadzirdot sevi, es ne tikai spēšu palīdzēt citiem, bet galvenokārt sev. Es izdomāju stratēģiju, kā cilvēks var izanalizēt sevi un uzzināt, kas ir tā ideja, ko reāli var pārvērst biznesā. Un pielietoju uz sevis. Tagad es zinu, ka viss ir tevī, ir jāmāk tikai atrast atbildes uz jautājumiem, vai pat es teiktu, ka vajag gribēt šos jautājumus sev uzdot. Jo, protams, līdz ar atbildēm parādās sapņi, kas var kļūt par mērķiem, bet tas jau prasa papildus piepūli. Un ne katrs ir gatavs atteikties no viena, izkāpjot no savas komforta zonas, lai sasniegtu dzīvē kaut ko citu. Būsim reāli. Tavā dzīvē nekas nemainīsies, ja vien darbības, ko tu veic katru dienu, ir nemainīgas. No savas pieredzes es šobrīd varu teikt, ka katram vajag rakstīt, vienkārši rakstīt, jo tu nezini, uz kurieni tevi var aizvest šie burti uz papīra. Mani tas noveda, piemēram, līdz zīmolam OneZero. Viss šajā dzīvē ir likumsakarīgi un viena darbība noved pie otras. Tādēļ es varu teikt, ka etaps lēmums par zīmolu sākās ar manu ceļvedi. Protams, nebija ne nosaukuma, ne koncepta, bija tikai ideja, kuru ar laiku attīstot ir tapis kosmētikas zīmols, šobrīd jau ar 19 individuāliem produktiem. Kas tieši ceļvedī tevi noveda pie šī lēmuma? Sniedzot citiem padomus par peļņas efektivitāti, es iekļāvu atziņu, ka lielāks potenciāls ir ražošanai, nevis pārdot biznesam. Kad tu stāsti par savu preci un pārdot to, tu pelni 100%. Tas tā, provizoriski. Bet kad tu stāsti un pārdot preci, ko ražo kāds cits, tad pelna viņš. Bet tu saņem tādu maziņu daļiņu no tā visa. Jo, ja tev sanāk piedāvāt un pārdot, tad kādēļ aprobežoties ar to daļiņu, ja tu vari iegūt visus 100%? Pērkot un pārdodot, tu ieguldi savu pieredzi, savu enerģiju, cita uzņēmuma izaugsmē, nevis savā. Tāpēc ir jādomā ilgtermiņā. Un tajā brīdī es biju Krievu zīmola Letik, oficiālais pārstāvis Latvijā. Letik sākotnēji sevi pozicionē kā efektīvu anticelulīta un ķermeņa kopšanas līdzekļu, kā arī sejas kopšanas līdzekļu kosmētiku, kas izveidota uz dabīgu sastāvdaļu bāzes. Un zīmols piedāvāja un joprojām piedāvā ķermeņa kopšanas tirgu unikālu produktu ietīšanos. Produktu pirka labi. Vismaz tā man uz to brīdi likās. Tajā laikā bija apmēram 40-60 pasūtījumi mēnesī. Tu tagad zini, cik ir OneZero pasūtījumu mēnesī. Bet šī ir kosmētikas līnija ar ļoti spēcīgu personīgo zīmolu, atpazīstamās blogeres Lerčika veidolā. Un tagad es varu 100% pateikt, ka spēcīgs personīgais zīmols jau ir 60% no biznesa veiksmes stāsta, ja tu par šo zīmolu stāsti tur, kur tu esi tas zīmola līderis, piemēram, Instagrams. Uz to brīdi man bija 18,000 sekotāji. Iesaistes koeficients bija 12%, un pēc reitinga es Latvijā biju 82. vietā. Nedēļā manu profilu apmeklēja vidēji 33,000 cilvēku, veicot 1,1 miljonu darbību. Tātad auditorija uz to brīdi man bija. Lēmums, ka jāražo kaut kas savs, nevis jāpārdot, arī bija. Atlika tikai izdomāt, ko. Ceļvedies dalībniekiem iekļāvu uzdevumus izanalizēt sevi. Tas ir iekšējie resursi, patiesās vēlmes, prasmes un ne tikai pašiem, bet ļaut to darīt arī citiem. Jo bieži vien mēs nespējam saredzēt pārējiem acīm redzamos mūsu talantus. Es veicu arī aptauju un noskaidroju, kādas apkārtējiem ir asociācijas ar mani. Un kopsavilkumā tā bija kvalitatīva pieeja visā, iegūmi ilgtermiņā, gari mati, kirši, melna krāsa un zelts. Patiesībā ļoti vērtīgs ceļvedis, iespējams, ir nepieciešams atkārtot. Tajā brīdī man radās ideja izveidot ejošo produktu skrubi, bet pielāgot to asociācijai ar mani, melnu ar saldo kiršu aromātu. Es no Amazon pasūtīju sastāvdaļas, balstoties uz savu ideju. Es analizēju skrubju sastāvdaļas un devos ar šī skrubja un vēl dažu citu versiju pašpagatavotiem testeriem, paraugiem uz ražotni.
Un tad kopā ar ražotnes vadītāju un vairākiem kosmētikas ķīmiķiem diskusijās mēs pavadījām ļoti daudz stundas klātienē un pēc tam vairākus mēnešus attālināti. Nonācām arī līdz matu produktiem un man radās ideja izveidot matu augšanas losjonu, kam par pamatu tika izmantots, tā teikt, paudzēs glabāts noslēpums, nātru, daļu un apiņu novārījums, ko man bērnībā mamma masēja galvā pirms došanās uz pirti reizi nedēļā. Un tad, konsultējoties jau ar triholoģiju un kopā ar kosmētikas ķīmiķi, šī formula tika pilnveidota un pieregistrēta kā viens no Vanzero produktiem – veselīgu matu losjons ar gotokolu, berzelapu ekstraktu un hialuronskābi, kas nu jau ne tikai sniedz acīm redzamus rezultātus, bet ir saņēmis arī titulu kā 2003. gada labākais matu tonizētājs. Man tika sagatavoti testeri, ko testēju sākotnēji es, pēc tam es izveidoju fokus grupu un šos produktus testēju vēl 10 meitenes. Kopā tie bija 12 produkti. Bez klasiskajiem skrubjiem es uz ražotni atbraucu ar inovatīvu ideju, ar cieto skrubi. Vēlējos, lai tas ir rozes formā, jo visi skrubju nosaukumi ir rožu šķirnes. Tā mēs nonācām līdz skrubim Limbo un Vūzela. Testēšana un formulu pielāgošana, mainīšana aizņēma gadu. Līdz beidzot mēs nonācām pie tiem produktiem, ar kuriem startēja zīmols Vanzero. Man bija ļoti svarīgi, lai produktiem ir dabīgs sastāvs, tādēļ, lai tie sniegtu vēlamos rezultātus, mēs vairāk kārt mainījām aktīvās vielas, to proporcijas, kā arī starp citu aromātus. Piemēram, fināla versija maigi attīrošajam šampūnam ir 27. šampūna variants. Kas attiecas uz matu kopšanas produktiem, tad galvenais mērķis bija nevis radīt mīkstu un gludu matu efektu pēc pirmās mazgāšanas reizes, pateicoties sastāvā esošiem silikoniem, kas ar laiku matus vienkārši bojā un izraisa to lūšanu. Bet tieši otrādi nest rezultātu, kas būs redzams ilgtermiņā, veselīgi, stipri un mirdzoši mati, kas ir pabaroti ar dabīgām sastāvdaļām. Produkti nesatur starp citu SLS, sulfātus, silikonus, vaskus un parabēnus. Bet, ja jau esi ieminējusies par skrubju nosaukumiem, kas ir rožu šķirnes, tad pastāsti, kādēļ rožu? Kādēļ Vanzero? Man likās, ka izveidot savu produktu ir ļoti ātri un ļoti viegli. Iespējams, tas tā arī ir, bet man bija ļoti svarīgi ne tikai produkts kā tāds, bet arī tā kvalitāte, sastāvdaļas un galu galā rezultāts, ko tas sniedz. Tāpēc bija nepieciešams laiks. Gribu, lai ekspektācijas atbilst realitātei, lai produkts patērētājiem palīdz risināt matu un ķermeņa kopšanas problēmas. Mans mērķis bija radīt produktus, uzvarētājus un zīmolu uzvarētāju, kur jebkurā sacensībā ir 1-0 zīmola labā. Tāds arī ir tas galvenais nosaukums – Vanzero 1-0. Kāpēc produkti uzvarētāji? Jo es vēlējos šajā zīmolā iemiesot sevi, savu būtību. Mani pašu ir veidojis sports. Tas iemācīja būt mērķtiecīgai un katru dienu būt labākai sevis versijai, lai rezultātā uzvarētu. 9 gadi es nodarbojos ar sporta dejām, 10 gadus ar austrumu cīņu karatē. Sports tā bija mana dzīve. Tā aizņēma visu manu brīvo laiku pēc skolas, treniņi darba dienās un sacensības brīvdienās. Tāpēc arī daļēji es iekļauju sportu it visā, kas ir saistīts ar Vanzero, un rozes. Mani vecāki audzē rozes kopš bērnības un audzē joprojām, un man 12 gadi ir bijis ziedu salons. Tādēļ es devu skrubjiem to rožu nosaukumus, kuras manā pieredzē ir likušās visaromātiskākās, visskaistākās, tādas neparastākās, un arī, starp citu, mana mīļākā roze ir tieši Vaito Hara. Tādēļ es galu galā savam favorītu skrubim arī devu šo nosaukumu Vaito Hara. No idejas rašanās brīža līdz tam, kad pirmie produkti nonāca pie pircējiem, pagāja vairāk nekā 2 gadi. Sastāvdaļas ir specifiskas, tās visas nav pieejamas vienu vietu, tāpēc bija jākomunicē ar partneriem ne tikai dažādās valstīs, bet pat dažādos kontinentos. Pats produkts top Latvijā, taču burciņas un iepakojums pēc mana dizaina tiek ražots Āzijā, turklāt dažādās valstīs. Arī zīmola dizainu veidoja vairāki cilvēki. Beigu beigās seko pats sarežģītākais. Man ir jāpieņem gala lēmums par to, ko mēs mainām un ko mēs izvēlamies un kas tad būs nākamie Vanzero produkti.
un pēc neatlaidīga darba, kas sevi ietver ne tikai sastāva izstrādi, bet arī rūpīgu dizaina plānošanu un īstās identitātes meklējumus. Produkti ir pieejami pircējiem, bet tas nenozīmē, ka viss ir izdarīts. Es teiktu, ka tagad ir tikai sākums, tiek strādāts pie tā, lai drīzumā mēs varētu iepazīstināt klientus ar jaunumiem, un starp citu drīzumā būs arī bērnu līnija. Visi noteikti gaidīja, kad produkti parādīsies pārdošanā. Jā, lai arī atklāšanās pasākums bija 10. jūnijā, mājaslapā tos varēja iegādāties tikai no 29. jūnija. Un, protams, pirkumu skaits bija pārsteidzoši liels, bet svarīgākais, ka cilvēki bija gatavi pirkt, nezinot, ko tie pērk. Tā ir uzticība, kas ir lielākais personīgā zīmola iegūms, ka cilvēki ticēja manī. Tam, ko es stāstu, ticēja idejai un bija gatavi tērēt naudu, lai saņemtu šīs emocijas, par kurām es stāstīju, ar kurām es dalījos. OneZero mērķis ir ieaudzināt sievietēs ieradumu veltīt laiku sev, iemīlēt sevi, būt savas dzīves centrā, jo sieviete, kura mīl sevi, vienmēr būs mīlēta sieva, mīlēta māte, un ja mēs sievietes būsim resursā un harmonijā ar sevi, jutīsimies sievišķīgas un pašpārliecinātas, mēs būsim savas dzīves uzvarētājas. Tas ir tas, ko, tā teikt, nes šis zīmols OneZero. Emocijas ir forši, bet, ja godīgi, kā tas bija no biznesa viedokļa? Pirmā mēneša laikā produkciju iegādājās vairāk kā 1000 cilvēki. Es ņēmu līdzi savus sekotājus, daloties savā Instagramā visā zīmola un produktu tapšanas procesā. Protams, ka šī klātesamība ir sava veida marketinga triks. Intriga. Cilvēks vispār pēc savas būtības ir ļoti zinkārīga būtne un visus vienmēr interesē, ar ko tu guli un cik ir tavā makā. Un šajā gadījumā, veicot aptauju, bija daudz jautājumu saistībā ar to, cik tad es esmu nopelnījusi. Un cik tad tu esi nopelnījusi? Tieši tik, cik esmu ieguldījusi tālākajā zīmola attīstībā. Un šobrīd uzņēmuma vērtība ir apmēram 600,000 eiro. Sākotnējais ieguldījums bija apmēram 100,000 eiro. Tad var parēķināt. Kā domā, kas ir OneZero veiksmes pamatā? Pats produkts kā tāds, pirmkārt. Un, lai cik būtu skaista etiķete konfektē, būsim godīgi. Ja iekšā ir sūds, tad pēc pirmās ēšanas tu otru konfekti neņemsi, vai ne? Bet mums 65% pirkumu cilvēki veic atkārtoti. Ir pat tie, kas ir veikuši gada laikā 8, 10 un pat 12 pirkumus. Tātad patīk produkts, efekts, ko tas sniedz. Bet viennozīmīgi ļoti liela nozīme ir arī tam, kā uzņēmums tiek vadīts, cik no nopelnītā tiek ieguldīts atpakaļ. Šoreiz es varu apvienot līdz šim iegūto pieredzi, vadot citus uzņēmumus un izvairīties no jau līdz šim veiktajām kļūdām, pieņemt lēmumus. Protams, ir ļoti daudz ideju, ko vajadzētu ieviest, bet šoreiz resurss ir laiks, vai arī mana nevēlēšanās deleģēt pienākumus, kas ir joprojām mans kā vadītājs lielākais klupakmens. Zinu, bet tik un tā nedaru, jālabojas. Gribu piesaistīt PR speciālistu, lai arī patiesi esmu pēc izglītības PR speciālists, tomēr tu nevari darīt visu, lai arī zini, kā to darīt. Turklāt svaigas idejas vienmēr ir apsveicamas. Nenoliedzami uzņēmums aug, to parāda arī pasūtījumu skaits, dienā tas ir vidēji 15, bet man ir lieli plāni, vēlos, lai OneZero zina ne tikai Latvijā, bet varbūt par plāniem citā reizē. Vai neesi domājusi izveidot biznesa apmācības? Mans mērķis bija sākotnēji izveidot uzņēmumu, kas pelna. Šī gada peļņa ir apmēram 120,000 eiro. Tā ir peļņa, nevis apgrozījums. Bet peļņu es ieguldu tālākajā uzņēmuma attīstībā. Tas arī ir laikam lielākais padoms, ko es varētu sniegt tiem, kas sāk. Bet par apmācībām es padomāšu. Ja būs, tā teikt, pieprasījums, būs arī piedāvājums. Vai ir bijušas arī negatīvas atsauksmes? Jā, ir bijušas. Pirmkārt, ir bijušas vairākas negatīvas atsauksmes saistībā ar iepakojumu. Mēs ļoti labprāt uzklausām šīs negatīvās atsauksmes, šos ieteikumus un cenšamies tiešām uzlabot gan iepakojumu, gan varbūt produktu dizainu, jo man tā ir tik un tā pirmā pieredze, un man ir ļoti vērtīgi, ja sekotāji un klienti tiešām dalās un kaut ko iesaka, jo ir lietas, kuras es nepamanu, piemēram, tā pati etiķete. Es etiķeti varu pārlasīt
15 reizes. Un es neredzēšu to drukas kļūdu, kas ir boldā pašā augšā. Bet cits cilvēks no malas redzēs. Kurš ir vismazāk pirktais produkts? Cietie skrubji. Tā ir inovatīva ideja, ar kuru es atbraucu uz ražotni, jo man gribējās kaut ko tādu, kas līdz šim Latvijas tirgū nav piedāvāts, bet šis nav aizgājis. Nenoliekšu, ka te ir arī mana kļūda, jo pērk to, par ko es stāstu, ko es rādu, kā lietot, un šie skrubji ir bijuši vismazāk rādītie, un varbūt cilvēki līdz galam neizprot, kā tos lietot, kam tie paredzēti, kāda ir tā efektivitāte, ko sniedz šie skrubji, jo pēc idejas tas ir foršs produkts, ko tu ieliec plaukstā, samitrini, ūdenī un lieto kā skrubi klasisko. Tu šo skrubi vienmēr vari paņemt līdzi, arī ceļojumā, jo tas nav šķidrums. Bet kaut kā tas līdz galam nav aizgājis. Tomēr cilvēki dod priekšroku klasiskām vērtībām, klasiskiem sāls un cukura skrubjiem. Kas liecina par to, ka cilvēkam patīk zīmols, patīk preces? Noteikti atsauksmes. It īpaši no tiem, kas ir samaksājuši par šo produktu paši, par preci, nevis saņēmuši to dāvanā, vai vēl vairāk par to ir ticis samaksāts. Reklāma. Bet svarīgs arī faktors, manuprāt, ir atkārtotie pirkumi, kuri, kā minēju, ir pat 8, 10, 12 reizes. Vai tu neizdedz no darba apjoma? Nē. Nesen man viena sekotāja uzdeva jautājumu tajā brīdī, kad es biju ielikusi storiju, kur es aprakstīju, cik projekti man ir bijuši, kas es esmu, kāda ir mana izglītība. Var teikt, saliku vienā storijā visus savus sasniegumus, un tad man tika uzdots jautājums, bet ja noņemt nost visus šos ciparus, kas tu esi patiesībā? Un tas man lika aizdomāties, kas es esmu patiesībā. Ja nomest nost tos ciparus, tad tā neesmu es. Tie cipari ir tas, kas mani veido, tie sasniegumi ir tas, kas mani veido, un tie pasākumi, tās idejas ir tas, kas mani piepilda. Un tas, kas man neļauj izdegt. Man liekas, ja es būtu tas cilvēks, kurš vienkārši sēž pie ezera un klausās putna skaņas, lūk, tajā brīdī es izdegtu. Tajā brīdī vienkārši būtu un manis nav. Bet tad, kad es esmu cilvēkos, tad, kad ir visi tie projekti, kaut kas ir jāuzfilmē, ir jāizdomā jauns, jāatrod, tas man dod enerģiju. Ļoti jocīgi, bet, laikam tāds es esmu cilvēks, atžgārns. Tu izmanto sekotājus? Nē. Es iesaistu sekotājus, jo sekotāji ir mani potenciālie klienti. Un man ir svarīgs manu potenciālo klientu viedoklis, jo, kaut gan, es tev teikšu, ka ir bijis tā visspilgtākais piemērs tad, kad bija aptauja, kādu krāsu dvieļiem mēs izvēlēsimies, un vismazāk balsis bija par krēmkrāsas dvieli. Es domāju, praktiski nebija. Man liekas, ka, krēmkrāsas dvielis varēja arī nebūt. Visiem vajadzēja melnu, jo tas ir super ērti, ja tu krāso matu, spēlēku. Un ko es domāju? Pirktākais dvielis ir tieši krēmkrāsas. Pēc tā es sāku aizdomāties, vai tiešām ir vērts ieklausīties šajos aptauju jautājumos un atbildēs, jo, nevienmēr tās atbildes atbilst patiesībai. Bet jebkurā gadījumā man, laikam, priekš manis ir mierīgāk, ja es pakonsultējos un uzzinu kādam tonim, kādam produktam cilvēki dod priekšroku. Bet tik un tā, galu galā es balstos uz to, kas patīk man. Piemēram, nesen biju minējusi, ka drīzumā būs jauns produkts. Ļāvu uzminēt, kas tas būs, un daudzi rakstīja, ka tas būs zīda rullis matiem. Un bija pat sekotājs, kas uzrakstīja, lūdzu, izveido šo produktu, tas ir mans must have, bet nē, sorry, šis produkts nebūs, jo tas neder man. Es to nevarēšu iztestēt. Kā es varu savā zīmolā palaist produktu, kurš nestrādā uz manis? Es varu tīt zeķu bikses, zeķes, halāta, jostu, da jebko. Pēc 20 minūtēm mani mati būs taisni. Un tā iemesla dēļ, es vienmēr pakonsultējos, bet tad es pieņemu lēmumu pati. Kāda ir produktu pašizmaksa?
Jā, šis bija viens no biežākajiem jautājumiem, ko man uzdeva. Un, piemēram, šampūns. Pašizmaksu veido pats šampūns, tā masa. Tad pudelītes cena, ko ietekmē ražošanas apjoms plus transporta licence un transporta izdevumi, lidmašīna, vilciens vai kuģis. Tālāk atmuitošana, PVNs un muitas nodoklis, tālāk dabas resursu nodoklis, atkarībā no svara, tālāk etiķete, pārdošanas platformas procents un visbeidzot uzcenojums. Tieši tāda ir produkta pašizmaksa. Ko tu gaidīji, ka es tev pateikšu šo ciparu? Nē, protams, ka tas ir konfidencionāla informācija, bet šo pašizmaksu ietekmē ļoti daudz faktoru. Kurš ir pašizmaksā dārgākais produkts? Ir tā, ka ražošanas laikā, gada laikā, cena tūlīt jau mainīsies 3. reizi. Un iesaku iegādāties visiem produktus, kas to vēlas izdarīt par esošajām cenām. Nedaudz tāda reklāmas atkāpe, bet jā, šīs cenas ietekmē ļoti daudz faktori, un to man paziņo ražotne, jo, piemēram, paaugstinās izēvielu izmaksas, transporta izmaksas šīm izēvielām. Un šobrīd dārgākais produkts būs skrubis Black Naomi. Tā teikt, tas skrubis, kuru es esmu izdomājusi kā pirmo, un iespējams racionālāk būtu no šī skrubja atteikties, bet tā iemesla dēļ, ka tas ir tā teikt pirmais produkts, tā ideja, ar kuru sākās Vanzero, tad es domāju, ka šim produktam ir jāpaliek, bet jā, tas ir salīdzinoši visdārgākais. Un otrs dārgākais produkts ir matu maska. Jo tur ir bomba, tur ir viss iekšā, kas vien varētu būt. Es ceru, ka tev ir matu maska. Nav. Tev nav matu maskas. Uvoļina. Uzdāvināšu šodien. Uzdāvināšu. Jā, paldies. Kad būs pieejami paraudziņi? Paraudziņi tā ir ļoti sāpīga tēma. Ļoti daudzi bieži jautā par paraudziņiem, bet piemērs – šampūns. Šampūns ar dabīgu sastāvu. Tajā brīdī, kad tu mazgā matus ar šampūnu, kura sastāvā ir sodiuma laurēta sulfāta, SLS, tā putojošā, mākslīgi putojošā viela, ko izmanto arī trauku mazgājumā līdzeklī, drēbju mazgājumā līdzeklī. Un tad pēkšņi tu pārēji uz šampūnu ar dabīgu sastāvu, ir nepieciešams šis pārējais posms laiks, lai pielāgojas tava galvas āda šīm pārmaiņām un sāk ražot šo aizsargslāni, ko mēs saucam par taukaino galvu, taukainajiem matiem, daudz lēnāk. Un ja tev ir testerītis un tu vienu reizi izmazgāsi matus ar šo šampūnu, rezultātā tev būs sajūta, ka tev mati vēl ir taukaināki pēc izmazgāšanas nekā pirms tā izdarīšanas. Tādēļ, piemēram, šampūns nav tas produkts, kuru varētu likt iekšā testerītī, jo ir nepieciešams šis pārējais posms, kas ir apmēram 3 nedēļas. Pēc tā jūs jau reāli redzēsiet šo efektu, ka matus var mazgāt retāk, ka tie šķiet ir tādi biezāki, kuplāki. Kas attiecas uz matu masku, pēc vienas reizes tu to efektu baigi nejutīsi un neredzēsi. Visi šie produkti ir veidoti, lai efekts būtu ilgtermiņā. Vienīgais, kas varētu būt testerīšos, ir ķermeņa losjoni, kas es ceru, ka jau būs drīzumā. Tad, jā, tos gan varētu pievienot kā testerīšus, bet ar pārējiem produktiem ir diezgan grūti, piemēram, termoaizsardzība. Tu vizuāli to efektu pat neredzēsi. Jā, tu vari viņu, kā tagad eksperimentē, uzšpricēt, uz čeka novilkt ar matu taisnotāju, un tu redzi, ka tiešām tajā vietā tas čeks nepaliek melns, bet ar šo testerīti vienreiz uzsmidzinot produktu uz matiem, tu šo efektu nejutīsi. Matu augšanas losjons ir nepieciešama pudelīte vismaz 8 reizes, lai tiešām tu sāktu redzēt efektu, jo mati tik ātri neaug. Un vēl ir nepieciešams laiks, tā teikt, lai apasiņotu, apgādātu galvas ādu ar skābeklī, tā teikt, iedarbinātu šo matu augšanas procesu, kas nenotiek vienā reizē. Tāpēc, varbūt ķermeņa losjoni būs tas pirmais produkts, kam būs testerīši. Kas ir tavs top 1 produkts? Man nav top 1 produkta, tā iemesla dēļ, ka visi šie produkti priekš manis ir top 1. No daudz
testeriem, no daudz versijām. Katras no šiem produktiem ir top 1, kuru es esmu izvēlējusies kā šī zīmola produktu. Bet produkts, kuru es lietoju visbiežāk, es teiktu apmēram reizi 2 dienās. Šis produkts būs pieejams drīzumā. Tas ir make-up cimdiņš, ko es izmantoju ikdienā, ko es lietoju jau 1,5 gadu, vienu un to pašu cimdiņu, kas ideāli noņem make-upu, pat ūdens noturīgu, ideāli attīra seju, un pēc šī make-up cimdiņa lietošanas es vienkārši vēl papildus nomazgāju seju ar attīrošu līdzekli. Un es teiktu, ka tas ir nevis top 1, bet visbiežāk lietotais produkts Vanzero, kuru drīzumā arī jūs varēsiet izmēģināt. Ja būtu vēlreiz jāiziet cauri šim, vai tu to darītu? Šis ir ļoti labs jautājums, bet domāju, ka atstāsim to uz nākamo reizi, kuras laikā es arī pastāstīšu smalkāk, kam tad es esmu gājusi cauri, kādas ir bijušas grūtības, ar kurām es esmu saskārusies, faili. Tādu bija daudz, bet pagaidām es domāju, ka pietiks pirmajā reizē. Vēlos pateikt lielu paldies visiem par ieteikumiem, par atsauksmēm, par iesaistīšanos zīmola tapašanā. Kā viena kliente teica, pīlinga cimds ir pat vajadzīgāks kā dūrainis ziemā. Man ir patiesas prieks, ka Vanzero iekaro ne tikai jūsu sirdis, bet palēnām arī visu vannas istabu. Vanzero for golden results, lai arī šis paliek kā Vanzero sauklis.